Ja tu atceries, teiksim, mūsu Latvijas hokeja izlase, mums bija tas mūsu izlases kaprats čehu tiesnesis Jeržābeks. Un viņš nepamatoti neieskaitīja vārtus, līdz ar to mūsu izlase zaudēja, un tad visi fani un arī sabiedrība un paši spēlētāji redz šo netaisnību, visi vārās dusmās, un tas, protams, arī bojā kaut ko to sporta pamatideāls. Problēmas sakne, to zinātne apstiprina, jau neslēpjās laukumā. Viņa slēpjās aizkulisēs, kabinetos, pārvaldībā, un visas lietas, kas notiek tur, to plašāk sabiedrība neredz. Es saprotu, ka mēs atšķirsim jebkuru federācijas mājaslapu, viņiem tur par ētiku katram kaut kas ir, ja, bet cik tas ir jēgpilni un cik tas tiek iedzīvināts ikdienā, tas ir diezgan otršķirīgi paliek. Ja mēs Latvijā varam izveidot šādu godīgas konkurences vidi, tad mēs varam sportā ar to panākt milzīgu progresu, izaugsmu, lēcienu, principā kļūt par sporta nozares vienredzi. Šī godīgas konkurences iedzīvināšana no valsts budžeta nemaksā neko. Precīzi 0. Sveiciens visiem, kas mūs klausās, skatās plašajā Latvijā, arī varbūt ārpus Latvijas robežām. Mans vārds ir Renārs Līcis, un šodien mēs ar manu kolēģi, ar manu cīņu biedru aizskarsim vienu tādu tēmu, kas saistās ar labu pārvaldību un precīzāk ar godīgu spēli sportā. Un šodien es varbūt sākumā gribētu uzrunāt Rudolfu, nedaudz ieskicēt, ko nozīmē burtu salikums ZISKA, kas tie pa burtiem, ko tas nozīmē tādā plašākā mērogā. Ja, un tad varbūt šķetināsim šo tēmu jau dziļāk. Sveiks, Renār. Tad ZISKA, tas ir saīsinājums zinātniski, intelektuāla, sociāla kustība. Viņas mērķis ir iesaistīt sabiedrību, iesaistīt arī zinātni un noteiktā jomā, kas mūsu gadījumā ir sports, panākt zinātnē pamatotas, produktīvas pārmaiņas un uzlabojumus ar mērķi attīstīt konkrēto nozari. ZISKAs ideja parādījās studējot, pētot dažādus materiālus, atklāja to sociālo teoriju. Skots Frikels ir viņas autors, un tas ir tāds zinātnē un arī praksē, starp citu Somijā pārbaudīts koncepts, kurā mēs integrējam zinātniskās atziņas, iedzīvinam viņas praksē. Tad mēs ar disertācijas ietvaros ar Renāru šo te jautājumu apspriedām un nonācām pie secinājuma, ka arī mums Latvijā, pat cik arī sportā ir tāda tā kā varas asimetrija un nav trešā līdzsvarojošā organizācija, vajadzētu pamēģināt šo eksperimentu iedzīvināt praksē un nodibināt šādu sabiedrisku organizāciju. Mums arī podkāsts, tāds nosaukums, kur tas rakstīts, kāpēc tāds nosaukums? Jā, kur tas rakstīts ir īstenībā praksē visbiežāk dzirdētā atbilde no cilvēkiem tajās situācijās, kad viņiem norāda uz to, ka varbūt viņu rīcība varētu būt neētiska, varbūt neīpaši atbilstošā sabiedrības normām vai kādam likumam. Un tad mēs arī esam kā Latvija tāda postsociālistiskā valsts, un mums šīs te ētiskās kompetences varbūt vēl ir tādā agrīnā attīstības stadijā, un daudziem sabiedrības locekļiem ir priekšstats, ka viss, kas noteikti nav kaut kur konkrēti ierakstīts, ir atļauts. Un daudzās situācijās arī nav informācijas, un tad parādās jautājums, kur tas rakstīts, vai tas rakstīts un kā tas rakstīts. Un arī valda viedoklis, ka galvenās vadlīnijas ir tās, kas ir noteiktas likumā. Un ja tas nav noteikts likumā, tad tas ir atļauts vai arī tur nav atbildes, bet patiesībā visi tie jautājumi un situācijas, ja zina, kur skatīties un pētīt, viņas ir atrodamas, atbildes ir atrodamas zinātnē. Un arī sabiedrībai, kādam sabiedrības loceklim, ja viņam kāda situācija liekas varbūt netaisnīga, viņš var droši vēsties pie šīs te organizācijas, pie mums, un mēs apskatīsimies dziļāk, plašāk, kāda ir tā būtība un kāds būtu tas pareizais risinājums.
un noteikti pateiksim atbildi uz šo jautājumu, kur tas rakstīts, jo kaut kur tas noteikti ir rakstīts. Labi, nedaudz tādu priekšspēli ir izdevusies, bet neslēpšu arī man savā īsajā pēdiņās sporta dzīvē ir bijušas neskaitāmas saskarsmes punkti ar šo labu pārvaldību, godīgu spēles principiem un tā tālāk, bet mēs arī pie šī doktora darba strādājot, pie zinātnes strādājot, bet vai tu vari tieši atbildēt, kas tev tieši uzrunā vērsties tieši šajā virzienā? Kaut kādas konkrētas tādas lietas, kāpēc tieši šis virziens tev ir aizķēris un arī tu esi gatavs mesties šajā zinātniskajā plašumā un nonākt pie kaut kādām konkrētām tēzēm, kas arī uzrunātu visu, ne tikai varbūt Latvijas sabiedrību, kaut kur arī plašāk. Tā mana motivācija laikam ir ilgajā pieredzē darbā ar sportistiem un vispār sporta vidē. Es esmu ilgstoši saskāries ar dažādām netaisnīgām situācijām, ar diskrimināciju un laikam tas pacietības mērs kaut kādā brīdī bija pilns. Un galvenais gribējās saprast, kur ir tā problēmas būtība un vai viņai ir kaut kāds arī praktisks risinājums un kā to situāciju mainīt. Mēs varam sportā paņemt vienu ļoti vienkāršu piemēru no prakses. Tas, kas notiek sacensību laikā, spēļu laukumos. Ja tu atceries, teiksim, mūsu Latvijas hokeja izlase, mums bija tas mūsu izlases kaprecis čehu tiesnesis Jeržābeks. Un viņš nepamatoti neieskaitīja vārtus, līdz ar to mūsu izlase zaudēja, un tad visi fani un arī sabiedrība un paši spēlētāji redz šo netaisnību, visi vārās dusmās, kā tā var, kā tā drīkst. Un tas, protams, arī bojā kaut ko to sporta pamatideāls un to sporta skaistumu. Bet tā problēmas sakne, kā es esmu sapratis un arī to zinātne apstiprina, jau neslēpjās laukumā. Viņa slēpjās aizkulisēs, kabinetos, pārvaldībā un visas lietas, kas notiek tur, to plašāk sabiedrība neredz. Bet jūt? Jūt tie, kas paši ar to saskarās. Tad, kad notiek šī saskarsme, tu jūti bloku vai kaut kur tev būtu jābūt, tu netiec, tad tu to izjūti. Bet, ja tu neesi pats tajā iesaistīts iekšā, ja tu neesi, teiksim, viens no elites sportistiem, tad to sajust praktiski nav iespējams. Bet varbūt tev ir konkrētas lietas vai problēmas, kas ir saistītas ar tām situācijām sportā, kurās netiek līdz galam tas godīgs konkurences princips ievērots. Jo mēs bieži arī sporta vidē dzirdam tādus vispārinājumus, un tad, kad nonākam pie tādām konkrētām lietām, tad visi skatās visos virzienos, bet nav tāda pieturvieta arī saistībā ar mūsu ziska tēmu, kur tad es ar šo problēmu vērsīšos, griezīšos un kāds varbūt būs tas risinājums. Galvenās tās arī godīgas konkurences problēmas ir 3. Tie ir interešu konflikti, tas ir monopolistisku sistēmu veidošana un tā ir kvotu sistēma. Kvotu sistēma tāda eksistē pilnīgi visur Eiropā. Ir nesen pieņemts Eiropas augstākās tiesas spriedums saistībā ar futbolu Royal Antwerp 2023. gadā decembrī. Un tie ir konkurences ierobežojoši līdzekļi, kur attiecīgajā valstī nosaka konkrētu skaitu, cik ārzemju spēlētāji drīkst tajā līgā spēlēt. Eiropas Savienības pamatprincipi nosaka, ka šādi ierobežojumi Eiropas Savienības pilsoņiem nedrīkst būt, un tāda nav absolūti nevienā citā nozarē. Un to arī pateica Eiropas kopienu tiesa šajā lēmumā, bet, diemžēl, šis spriedums absolūti nav mainījis praksi. Ja mēs atgriežamies pie jautājuma, kur tas rakstīts, tad lielākajā skaitā gadījumu tas nekur nav rakstīts, jo to nedrīkst rakstīt. Tas tiek pieņemts kā aizkulišu neoficiāla vienošanās, bet praksē viņu īsteno. Un praktizē arī attiecīgi dažu sporta veidu federācijas pie mums šeit Latvijā.
Svarīgi minēt, ka no kvotām viņas ļoti apgrūtina un no viņām cieši tieši Latvijas sportisti un arī to valstu sportisti, kuriem savās valstīs nav ļoti augsti attīstīts profesionālais sports. Un tas nozīmē to, ka viņiem ir jāmēģina konkurēt uz 1, 2, 3 vietām kaut kādās ārvalstu līgās, kur, protams, tās izaugsmes iespējas ir daudz augstākas. Un viņiem ir 100 un vairāk konkurentu uz šīm te vietām. Bet, ko lai saka, ko mēs varam pārvest citiem, ja mēs paši darām tāpat? Tu minēji arī monopols, kā tas ir. Protams, visās sfērās monopolu mēs redzam. To pašu biznesu varam ņemt kā izcilu piemēru, kur cilvēki mēģina tādā veidā gūt kaut kādus labumus vai ietekmi. Bet sportā, konkrēti sportā, kā mums monopols izpaužās un vai mēs esam jau kaut kādu risinājumu vai atrisinājumu savā priekšā nolikuši, uz ko mēs varam iet. Jo mēs ir kā maza valsts un arī par sportu runājot kopumā mums tie sporta veidi ir diezgan attīstīti, ja mēs tādu konkurētu spēju vispār pasaules mērogā redzam, bet monopolu mēs arī kaut kur sajūtam, tie paši gan jau funkcionāri, kas strādā dažādās federācijās vai organizācijās, tie paši vecāki, gan jau arī kaut kādā veidā uz savas ādas jūt, kā tas kaut kādu pievienoto vērtību visam procesam atņem. Kā tu skaties no tāda jau pētnieka viedokļa, ko monopols Latvijā pašlaik mums nozīmē un kā mēs pret to varam kaut kādā veidā arī iestāties? Manuprāt, ir jāsaprot viena lieta. Jebkurš uzņēmums un jebkura persona vienmēr tieksies iegūt šo monopolu stāvokli. Jo monopols tā ir tāda dominējoša situācija, kurā tev ir ļoti viegli un kurā tavi konkurenti radīto apstākļu dēļ, principā, nav spējīgi šo te godīgo konkurenci sastādīt. Bet monopola situācija ir pretrunā visas sabiedrības interesēm, jo, ja nav konkurence, tas nozīmē, ka nav arī attīstība. Tad nav motivācijas pielietot visus spējas līdzekļus, lai sasniegtu savu maksimālo, tā teikt, sniegumu, jebkurā sfērā, kurā mēs darbojamies. Tā kā uz to tieksies. Mums ir, protams, monopolistiskas indikācijas un struktūras dažādos sporta veidos ir novērojams. To, ko es dzirdu, ir arī, kad eksperti saka, bet citās valstīs ir līdzīgi. Bet tieši kādas indikācijas? Kas ir tas, kas mums liek saprast, te iet uz kārtīgu monopolu vai tur ir tie riski kaut kādi? Indikācijas ir pirmkārt ar finansējumu. Valsts un pašvaldību sporta klubi saņem finansējumu no nodokļu maksātāju naudas, savukārt privātie viņiem ir jākonkurē un viņiem neviens neko nedod. Otrs, tas ir jau strateģiski lēmumi, piešķirot prioritāru statusu noteiktiem sporta klubiem. Viņus sauc par izlašu bāzes klubiem, un tādā veidā tiek radīts, principā, interešu konflikts. Un finansējums kopā ar šo te strateģisko konceptu, tas nav absolūts monopols, bet tas viennozīmīgi grauj konkurenci noteiktajā sporta veidā. Tā godīgā konkurence, ja mēs to godīgo konkurenci asociējam ar tādu māju vai celtni, kas jābūt apakšā pamatos, lai tā māja būtu stabila un mēs par to konkurenci varētu teikt, tas ir pozitīvi un uz to mums jāiet. Jā, godīga konkurence ir apusēji izdevīga sadarbības platforma, kuras ietvaros labumu gūst visa sabiedrība. Godīgas konkurences ietvaros mums nav absolūti nekādu privilēģiju, nav diskriminācijas. Un tas īstenībā arī ir pamats šī integritātes veidošanai, saiknei ar sabiedrību, kas ir arī Izglītības un zinātnes ministrijas viens no galvenajiem mērķiem šobrīd. Un morāls norma, kas ir godīgas konkurences pamatā, ir taisnīgums.
Tātad tā ir taisnīga un vienlīdzīga gan iespēju, gan resursu sadale. Un vēl no zinātnes bišķiņa varbūt atceries bija tāda ar Russell Crowe filma Brīnišķīgais prāts saucās. Un tur pamatā ir šī zinātnieka Steva Neša teorija. Tātad tas ir tas līdzsvars, kas mums ir jāiegūst sabiedrībā. Un, ja kaut vai viens cilvēks no šī līdzsvara, viens no spēles dalībniekiem no šī līdzsvara punkta novirzās, tad tas līdzsvars zūd. Un piemērs varbūt no praktiskās vides, arī sporta sabiedrībā nereti ir jautājumi, diskusijas par tām izlašu atlases procesiem un viņu godīgumu. Protams, ka lielākā daļa no šiem selekcijas sastāviem ir godīgi un atbilst tiem sportiskajiem meistarības līmeņiem, bet mums atliek vienu vai divus varbūt paņemt pēc kaut kādiem citiem kritērijiem, un šis tā saucamais Neša līdzsvars pazudīs. Un uz katru no sportistiem, ko mēs varbūt kaut kādā ziņā ievelkam vai ielubējam, radīsies vismaz 10 neapmierinātie, kuri šo vietu ir zaudējuši. Un tādā veidā tas tāds lavīnas efekts var turpmāk izpausties arī negatīvi uz visu sabiedrību un konkrēto sporta veidu nozari. Pirmkārt, ir jābūt institūcijai, kas viņu uzrauga. Sportā šī šobrīd ir lielākā problēma. Ja mēs paskatāmies, tad vispārējā uzņēmējdarbībā ir konkurences padome, un viņi izskata daudz dažādus jautājumus, tur karteļu veidošanās, un sportā šādas organizācijas nav, kas to visu uzrauga un kontrolē. Viens piemērs par arī starptautisko praksi, pieņemsim apvienotā karaliste, Anglija. Tur 80. gados visi sporta klubi bija savā ziņā arī tādu valsts monopolistisku atbalstu. Viņus no valsts budžeta līdzekļiem tika finansēti. Viņi saprata, ka šis modelis nav efektīvs un notika sporta klubu privatizācija. Un, ja mēs paskatāmies tagad pēc 30-40 gadiem, kādā līmenī ir Anglijas sporta klubu sistēma, principā visos sporta veidos, ļoti finansiāli spēcīgi, augsti attīstīti. Un, man liekas, ka ļoti labs piemērs tam, kā būtu jāveido sporta attīstības sistēma. Kas attiecās uz valsts un pašvaldības atbalstiem, tad nedrīkst būt, protams, sports ir noteikti jāatbalsta. Tas nenozīmē, ka mums ir šis atbalsts jānogriež. Bet svarīgi ir, kā mēs to darām. Vai mēs atbalstam vienu, un pārējie, tā teikt, lai cīnās paši, un nereti tas ir tā, ka viņi knapi velk galus, un tas ir uz bankrota sliekšņa. Vai arī mēs vienkārši godīgi pēc noteiktiem kritērijiem šos līdzekļus piešķiram dažādām organizācijām, dažādiem sporta klubiem, lai viņi varētu godīgi sacensties un līdz ar to arī attīstīties un augt. Vai es pareizi saprotu, ka šajā kontekstā, ja mēs runājam par godīgu konkurenci, tur kaut kur arī pa vidu jābūt ir morālai, vai tai pašai audzināšanai, kas mums nāk no ģimenes, no vietas, kur mēs mācamies, augam, vai sabiedrības, kas būtu tie punkti, kur saskarās morāli ar godīgu konkurenci. Godīgas konkurences fontā, protams, ir morāls norma, kas ir taisnīgums. Un taisnīgums gan iespēju, gan resursu sadalē. Bet vai ir vēl kādi svarīgi punkti, ko tu vēlētos izcelt, kas varētu šo godīgo konkurenci ietekmēt vai kropļot, vai šo balansu izjaukt? Jā, konkurences pamatā pēc būtības ir divas darbības. Mēs vēlamies un sacenšamies par uzvaru, un mums ir pretinieki, kas mums traucē un liedz sasniegt savus mērķus, tātad izrāda pretestību. Un, ja ir situācija, kad konkurences līmenis ir zems, mēs sacenšamies ar stipri vājākiem, mūsu motivācija un arī, tā teikt, pašatdeve zūd. Un tāpatās arī, ja vājie sacentīsies ar stipri spēcīgākiem, tad lielākai daļai no viņiem arī šis motivācijas līmenis zudīs. Un līdz ar to, ja ir zems konkurences līmenis, līdz ar to cieši un krītas arī sportiskais sniegums.
Otrs jautājums ir par kā mēs vispār uztveram mūsu pretiniekus. Sportā šobrīd dēļ komercializācijas valda diezgan nežēlīga konkurence, un mēs uzskatām noteikumus par šķēršļiem. Pretinieki mums kļūst par ienaidniekiem, lai mēs it kā sasniegtu šos mērķus. Bet ir jāsaprot, ka pretinieki mums ir vajadzīgi, lai mēs paši augtu un sasniegtu savu, tā teikt, maksimālo attīstības potenciālu. Bet vārds nežēlīga konkurence, citiem tas asociējās, konkurence bez motivācijas vai vienkārši konkurence, bet nežēlīga konkurence, kā to tulkos, kas tur ir tie spēlētāji tajā nežēlīgajā konkurencē. Kā tas izpaužās? Tas izpaužās praksē ar šiem neētiskajiem līdzekļiem, ar pilnīgi visiem iespējamiem metodēm, lai mēs sasniegtu šo savu mērķi, tiktu pašā virsotnē. Ja mēs tiekam pašā virsotnē, sporta elitē, tas nozīmē arī to, ka mēs tiekam pie slavas, bagātības, finanšu resursiem un vispārējo. Un tas ceļš līdz augšai un tā komercializācija ir radījusi šo manis, tā kā teikt, apzīmēto nežēlīgo konkurenci, ka mēs esam pazaudējuši sporta pamatu ideālus, kad mēs kā konkurenti viens otram esam vajadzīgi, bet mēs īstenībā viens otru ļoti bieži mēģinam izslēgt ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Labi, atgriežamies tad pie tām divām galvenajām pamatu problēmām, ko jau mēs it kā aizskārām. Pirmā bija monopols, otra ir interešu konflikti. Vai tu vari tā ieskicēt vai paskatīties arī no cita skatu punkta, kā tu tos definētu? Ja? Kā tu tos definētu, lai skatītājs, klausītājs saprot, jā, tas man apkārt ir un kā tas man ietekmē? Interešu konflikts ir situācija, kad lēmums tiek pieņemts konkrētā situācijā, nevis balstoties uz tādiem profesionāliem kritērijiem vai nopelniem, bet uz personīgajām attiecībām. Praktiski piemēri, tātad interešu konflikts sportā veidojās tajā gadījumā, kad viena persona ieņem divus dažādus amatus paralēli. Nesen biju aizbraucis uz vienu konferenci Āfrikā, Marokā, un tur bija dažādi Āfrikas valstu organizāciju pārstāvji, un viņiem galvenā problēma ir tieši šīs interešu konflikta situācijas. Piemēram, sportists, bet treneris ir paralēli arī menedžeris, treneris ir paralēli arī sporta aģents, un tad konfliktē divas dažādas, pilnīgi pretrunīgas intereses. Piemērs, sporta kluba menedžers ir vienlaikus arī aģents. Beidzās sezona, viņam ir jāpieņem lēmumu par sastāvu, un viens no spēlētājiem, varbūt, kurš ir tas, kas būtu, no kā būtu jāatbrīvojās, ir viņa klients, un viņš viņu patur komandā. Tad, kas principā ir pretēji šīs komandas interesēm. Yes, in Cameroon, like in Africa, about a young player, it's not easy. Player maybe have a relationship with the coach or the family. Sometimes like this, maybe a player has a big member in family in government can help him to go inside this national team. In Cameroon, like all the countries in Africa, we have this problem. Then we can have good players, but not opportunity for him to go to national team because he don't have someone who can take him in hand or who can help him to go to this team. This is a big problem. Is there publicly available information about the official income of your federation members? No. So it's all like secretly classified information. How much is the salary for a federation member, for president? Yeah, it's not known. It's not known. It's not publicly available unless obviously there's a scandal. Then you get to see all these things. Like there's a scandal about they got this amount of money for what, and then now you get to know why did they get all that money. Do you have this custom that federation officials create their own companies, legal entities, and a lot of funds are transferred to these companies? It's a possibility. I can't confirm for certain because I'm sure they've become smarter. In the past, maybe 5-10 years ago,
I think there was a similar scandal where there was like a conflict of interest that was highlighted because business was going on one side for a relationship to a federation member. So I'm sure if they're there, they're more smarter. Bet labais ir tas, ka mēs saprotam, ka viņi to ir sapratuši, kad šie te interešu konflikti viņus nedrīkst veidot, un viņi par to aktīvi diskutē un runā. Un runājot ar nigēriešiem, tur bija, viņi arī pieņēmuši federācijas līmenī lēmumu, kad jauniešu izlases galvenais treneris nav nigērietis, bet viņš ir no Malī. Un viņš nevienu nepazīst, un līdz ar to viņa lēmumi par to, kādu sastāvu, ko viņš izvēlās, ir ļoti objektīvi un profesionāli. Kas ir tie pirmie iedīgļi, kad mēs varam runāt par interešu konfliktu? Kas ir tās pirmās situācijas, kas mums liek sajusties, ka tā situācija ir nobriedusi tāda, kad priekšā mums interešu konflikts briest? Jo citreiz jau mēs saprotam, mēs cīnamies ar kaut kādām sekām, kas ilgtermiņā notiek, pat īsti līdz galam tos cēloņus neapzinot. Interešu konflikta situācijās ir divi izplatītākie viņu veidi un vai formas. Pirmais tas ir favorītisms, kur šī konkrētā persona favorīts, pateicoties savām īpašajām attiecībām un saiknēm ar konkrēto lēmumu pieņēmēju personu, tiek iecelts noteiktā amatā. Tātad par pamatu atkal nevis profesionālie un kvalifikācijas kritēriji, bet personīgā ieinteresētība un personīgās attiecības. Favorītistam ir, tātad viņiem ir izteikts tas, kad viņi ir iegūst ar šo te savu nonākšanu amatā un veidu, kādā viņi nonāk tajā amatā, tādu kā izredzētavu statusu. Arī bieži izplatītas ir tādas narcistiskas izpausmes. Viņi nerēķinās ar citu interesēm. Tu viņiem nevari neko aizrādīt, neko pateikt. Viņi uzskata, ka viņi vienmēr visu dara pilnīgi perfekti un pareizi. Mīl sevi. Tā ir principā ļoti mīl sevi un uzskata, ka viņi ir izredzēti un kā tu man vispār var iedrošināties kaut ko teikt pretī. Un ja arī viņš dara kaut ko nepareizi, viņam liekas, ka vienmēr viņš visu dara pilnīgi pareizi. Un tā ir viena no galvenajām problēmām, favorītisms un narcistiskās izpausmes, kas ierobežo arī konkurenci. Otra forma ir nepotisms. Tā vispār arī ar pētījumiem un sabiedrīgā tiek uzskatīta par visnetaisnīgāko, jo tur tu nemaz nevari šīs te savas sociālās saites nekādā veidā nodibināt. Tur vienīgā iespēja ir piedzimt vai apprecēties. Bieži paceļās jautājums par kompetenci. Ko mēs darām situācijās, bet šis te radinieks, kas varbūt ir ielikts amatā, viņš taču ir kompetents. Pētījumos ir apstiprināts, ka sabiedrībā tas vienalga tiek uztverts kā ļoti netaisnīga situācija, jo viņš pārkāp to procesuālo godīgumu, kas ir kādā ceļā, kurš sabiedrības lodzeklis var kaut ko sasniegt un nonākt konkrētā amatā. Par favorītismu vēl un nepotismu jāpiebilst, ka tas ir izplatīts pilnīgi visās valstīs, visās sabiedrības nozarēs, un to izskaust ir absolūti neiespējami. Tāpēc, kad tas balstās cilvēka dabā, mēs vienmēr mēģinām rūpēties par to, lai mūsu draugi vai tuvinieki viņiem palīdzēt tikt kaut kur izsisties, un tā problēma viņa vienmēr pastāvēs. Bet ja mēs viņu absolūti nekādi neierobežojam, tad ir atzīts, ka jebkurš šis te favorītisms ir principā korupcijas perēklis. Neatkarīgi no tā korupcija būs faktiska vai viņa būs šķietama, šādu situāciju salikumā, ja viņas veidojās, sabiedrībā vienmēr būs šis te aizdomu plīvurs par to, ka tur iespējams ir kaut kāda korupcijas elements tajās attiecībās iesaistīts. Saistībā ar to, ko tu tikko izklāstīji, vai tu varētu padalīties arī ar tādiem praktiskiem piemēriem, lai klausītājiem vieglāk būtu iztēloties, kāds varētu izskatīties un kāda tad ir šī te atšķirība starp abiem taviem minētajiem faktoriem?
jebkurā situācijā, kurā šis interešu konflikts ir, tur vienmēr ir visās situācijās, var teikt, šie favorīti, viņi ir ielikti un viņi ir iesaistīti. Un mums Latvijas sporta praksē laikam vislabākais, uzskatāmākais piemērs salīdzinoši nesen, kas bija Latvijas Olimpiskajā komitejā, kad tā brīža prezidents Tikmer kungs bija izmantojis arī savu dzīves biedri, viņai bija dažādi uzņēmumi, kuri visi slēdza tātad līgumus ar Latvijas Olimpisko komiteju. Attiecīgi nevienam citam uzņēmumam no nozares nebija iespējas iesaistīties cīņā par šiem te līgumiem. Un tad tur abas divas, tā teikt, galvenās interešu konfliktu momenti viņi sakrīt. Tur ir gan nepotisms, gan arī interešu konflikts un favorītisms viss vienā. Ja atceries, tad to jautājumu arī pēc tam skatīja atbildīgās institūcijas un toreiz, laikam, aizsargājoties Latvijas Olimpiskā komiteja apgalvoja, ka interešu konflikts nav, jo Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents nav atzīts par valsts amatpersonu. Un tad to likumu mainīja. Beigās atzina, ka Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents ir valsts amatpersona. Un te man ir jautājums tev. Ja Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents šobrīd ir valsts amatpersona, vai tādu pašu statusu arī nevarētu vai nevajadzētu piešķirt pārējām lielajām federācijām? Manuprāt, mums uz to ir visiem jātiecās un jāiet, ne tikai vārdos, bet arī darbos, jo beigu galā dienas beigās mēs gribam visi redzēt, gan visas iesaistītās puses, mēs gribam redzēt šo te godīgo konkurenci. Ja? Un visi tie iepriekš nosauktie faktori, viņi ir cieši saistīti. Ja? Un tāpēc arī tas status kā tāds amatpersonas, ja, galvenajam cilvēkam federācijā, viņš tomēr to kaut kādu aizdomu ēnu vai tās darbības, ko mēs varam minēt, ja, un daudz, kur esam stāvējuši, varbūt arī klāt, viņas varētu izskaust noteikti. Šeit es gribu piebilst vēl par to, ka mums arī sporta pārvaldībā es uzskatu, ka ir ļoti daudz ļoti kompetentas šīs te amatpersonas, bet galvenā problēma ir nevis viņu kompetencē, bet tieši šajā ieinteresētībā, motivācijā, kāpēc viņi tur atrodas un ko viņi dara. Tas ir arī izplatīts daudzās citās valstīs un sporta pārvaldības organizācijās, kad galvenais, ka šī motivācija ir primāri balstīta pašlabumā un pašinteresē. Un tas ir tas, ko mēs nevaram ārēji pateikt. To atkal tikai saprot un izjūt tie, kas ar tām situācijām ikdienā kaut kādās momentos saskara. Pie šī te iepriekš minētā varbūt varam paturpināt, kāds tavs viedoklis ir, vai tas nepotisms vispār vēl mūsdienās pastāv. Jā, jo varbūt tas jau kaut kāds vēsturisks nogrieznis ir, un varbūt arī kā šis viss ģenerē vai pārnesās uz dzimumiem, sieviete, vīrietis, kā tur tas izpaužās. Nepotisms ir dažādās nozarēs joprojām arī mūsdienās ļoti plaši izplatīts. Tātad galmi, karaļnami, tās valstis, kur ir monarhija, visi ģimenes uzņēmumi, visi, teiksim, Itālijas modes nami. Interesanti arī, kad statistika rāda, ka ļoti liela nepotisma izpausme ir tajās kompānijās, kas nodarbojās ar dabas resursu ieguvi. Tā kā tas joprojām arī pastāv un, es domāju, arī pastāvēs turpmāk. Kas attiecās uz dzimumiem, tad jā, ir pētījums izpētīts, kad nepotistiskās organizācijās vai tur, kur izplatīts arī favorītisms, ir ļoti mazs sieviešu īpatsvars. Sievietes visticamāk arī vēsturiski ir saskārušās ar aizspriedumainu attieksmi, ar dažādu diskrimināciju, un viņas arī ir emocionālākas, un līdz ar to šādas te procesuālā taisnīguma kropļojošas attiecības uztver sāsinātāk, no šīm te organizācijām labprāt izvairās. Jā, varbūt tu vari nosaukt tādus lielākos riskus vai bīstamības, ja mēs saskaramies ar to negodīgo konkurenci.
Konkurence darbojas jebkurā nozarē kā tāds spēku līdzsvars. Ja ir godīga konkurence, tas nozīmē, ka visiem ir iespēja iesaistīties, piedalīties, sacensties, un līdz ar to jebkurā nozarē aug iesaistīto dalībnieku skaits, palielinās pakalpojumu kvalitāti sportā, pieņemsim, palielinās sportiskais sniegums, rodās arī tāda kā taisnīguma aura, un sabiedrībā visu laiku iesaistās, un sabiedrības iesaist arī, teiksim, viens no atslēgas momentiem Zviedrijas sporta sistēmas, tātad demokrātiskās sporta sistēmas konceptuālajā pamatā. Bet, ja šī godīgā konkurence nav, tad visiem dalībniekiem principā ir divas izvēles iespējas. Viena, pirmā, visizplatītākā, mums arī ir jāpielāgojās, mums pašiem jāsāk ir krāpties, iet kaut ko sarunāt, arī kaut ko ielobēt, jo citādi mēs tajā vidē nevaram realizēt savus mērķus. Un otra iespēja ir vienkārši šo spēli pamest. Vai nu beigt nodarboties ar attiecīgo sporta veidu vispār, vai arī braukt kaut kur ārpus savas valsts, ārpus Latvijas un meklēt, tā teikt, taisnīgumu citur. Bet, attiecībā uz mūsu sportistiem mēs skaidri un gaiši zinām, ja viņi brauks citur, tad viņi tur atdursies pret šo te manis iepriekš pieminēto kvotu sistēmu. Tu varbūt to arī ieskicēt arī vai nodefinēt, kāpēc šādas lietas vispār notiek. Mēs, kā sabiedrība, mēs vienmēr gaidām kaut kādus risinājumus, un tie risinājumi nāk gan no tās pašas zinātnes, no teorijas, arī no labiem praktiskiem piemēriem. Visas šīs problēmas pamatā ir cilvēka daba. Cilvēks vienmēr mēģinās sasniegt vislielāko pašlabumu ar vismazāko piepūli. Protams, mēs lielākā daļa apzināmies dažādās situācijās, izanalizējam viņas caur savām arī morāles prizmām un saprotam, kas būtu pareizi, varbūt kas būtu mazāk pareizi, bet pirms rīcības vai darbības mēs vienmēr uzdodam sev jautājumu, kāds man no tā ir pašlabums. Un tad, kad mēs sastopamies ar dilemmu, pētījumos apstiprināts, tad, kad morāli sastopās ar pašlabumu, tad 90% gadījumu vienmēr uzvarēs pašlabums. Un tā arī ir tā galvenā problēma gan konkurences, gan interešu konfliktu veidošanā. Jo jāsaprot, ka ja viss notiek ļoti tīri, tā kā tas ir noteikts pēc noteikumiem, tad cilvēki, kuri ir varas pozīcijās, amatpersonas, viņiem nav nekāda iespēja ietekmēt šīs situācijas. Ja, un tas absolūti, protams, nav viņu interesēs. Viņu interesēs ir iegūt šo te varu un lai cilvēki pie viņiem vēršās un viņi var attiecīgi vienu vai otru situāciju noregulēt ārpus noteikumiem par labu vienai vai otrai pusē. Bet ir tie risinājumi izkristalizējas kaut kādi veidi, kā mēs gan valstiski, gan, protams, arī caur lielākām, mazākām organizācijām varam šo procesu vērst par labu. Izstāstīšu vienu sadzīvisku piemēru no citas nozares. Nesen braucu ar mašīnu, un netālu no manām mājām ir absolūti bezjēdzīgi uzzīmēta tā saliņa, kur tā kā nedrīkst braukt. Un šī saliņa principā rada sastrēgumus, un viņai nav nekāda liela, tāda teikt, arī jēga no ceļu satiksmes drošības viedokļa. Es, lai ātrāk tiktu mājās, uzbraucu uz saliņu, skatos, man spogulī jau šīs te bākogunas, un policijas mašīna bija netālu, mani apstādina un nosoda. Un paši policisti atzīst, jā, šis pārkāpums, šī saliņa ir bezjēdzīga, bet tādi ir noteikumi, mums tev ir jāsoda. Un ja mēs salīdzinām šo te situāciju ikdienā, kas ir ceļu satiksmē ar sportu, tad tur viņi ir pilnīgi pretēji. Mums ir skaidri un gaiši noteikti principi, noteikumi, vadlīnijas, rekomendācijas par to, kādai būtu jābūt sistēmai un kas ir amatpersonām jādara. Un arī sporta pamats ir godīga konkurence, bet tas visu laiku tiek pārkāpts. Nav absolūti neviena, tā teikt, institūcija, kas to uzrauga un kontrolē. Un tas ir līdzīgi kā ceļu satiksmē. Divas lielās Latvijas sporta federācijas saskaitīja viņā esošos interešu konfliktus. Ja nevainos, tie bija 14 vai 15.
un tie interešu konflikti eksistē gadu desmitus no vietas, viņi tiek atjaunoti, viņi nedaudz pamaina savu formu, kur viena, kur otra, kur trešā pozīcija, un tas notiek visu laiku mūsu acu priekšā, un neviens neko nedara, un neviens tam nepievērš uzmanību, lai gan tas ir pilnīgi un absolūti nepareizi. Un ja tu ieminējies par institūcijām vai par šo te kontrolas mehānismu, bet mums taču ir interešu konfliktu novēršanas likums. Tavuprāt, tas strādā? Nestrādā, kur ir tā problēmas atslēga? Jā, šī likuma mērķis ir nodrošināt to, ka amatpersonas darbojās un visa lēmuma rīcība ir visas sabiedrības, kopējās sabiedrības interesēs, un tur tiek izslēgta jebkāda personīgā mantiskā ieinteresētība. Bet, tādā gadījumā, lai mēs šo likumu varētu piemērot, mums ir jāpiešķir visiem sporta federāciju vadītājiem oficiāls valsts amatpersonu status. Lokam tāds ir piešķirts, pārējiem nav. Šobrīd mums ir par interešu konfliktu novēršanu Latvijas Sporta Federācija padomei arī izdotas vadlīnijas. Un 10. punktā ir skaidri noteikts tas, ka visām federācijām ir pienākums izvairīties no situāciju mērķtiecīgas radīšanas, kurās veidojās interešu konflikti. Tā ir deklaratīva izkārtne, kur reāli praksē neviens neievēro un, tā teikt, neņem pierē. Ļoti svarīgs, manuprāt, piekritīs aspekts ir finanses. Ja, kādu tas ietekmi no tāda zinātniskā viedokļa dod uz šo te godīgas konkurences mēraugu, kā mēs to varam mērīt. Tas ir ļoti arī ir praktiski piemēri. Viņš saucās finansiālais Financial Fair Play. Ļoti labs piemērs ir futbols, kur vēl pirms 11 gadiem principā visa industrija cieta miljoniem lielus zaudējumus. Un tad gan Spānijā viņa augstākā līga saucās La Liga, gan arī UEFA pieņēma šos te Financial Fair Play noteikumus. Un pāris gadu laikā no šiem te miljoniem zaudējumu visa nozara ir ļoti strauji attīstījusies, un tieši tā kā visa futbola nozara, visi klubi ir šobrīd gūst ļoti lielu peļņu, arī 100 miljonu. Un tas viss tikai un vienīgi pateicoties šīm te finanšu fair play regulām. Kas attiecās uz Latviju, tad atkal mums ir jāatgriežās pie šī te valsts finansējuma modeļa, un zinātnē tas ir sen izpētīts. Ir tāda grāmata, kas saucās Sports Clubs and Soft Budget, un tur ir izpētīts, ka šī te valsts finansētā sistēma, valsts sporta klubu sistēma principā līdzinās kolhoziem Padomju Savienībā. Šie sporta klubi, kas saņem naudu, viņi ir neefektīvi, viņiem ir garantēts budžets, tātad viņiem nav nekādas lielas nepieciešamības ļoti domāt par savu attīstību. Katru gadu viņi saņem noteiktu summu, un tas ir tiešām zinātnē pierādīts, ka šis te modelis principā ir nesaimniecisks un tā ir neefektīva naudas tērēšana. Un tieši tāpēc arī attīstītās Rietumē Eiropas valstis ir gājuši šo ceļu uz to sporta klubu liberalizāciju, un visus sporta klubus pārvalda privātie, bet noteiktā attīstības stadijā un noteiktiem klubiem, protams, ir ļoti svarīgs šis te valsts atbalsts. Tikai viņš ir pēc financial fair play principiem godīgi jāizdala visiem, nevis tikai vienam. Paldies par tavu izklāstu un pamatojumu gan no zinātnes viedokļa, gan no praktiskiem piemēriem. Es arī šajā te lietā iedziļinoties un pats arī būdams daudzos procesos iekšā, mana tā arī liela pārliecība ir, ka mums sabiedrībā šī te problēma, kas sasaistās ar ikdienu sportā, vai tas ir bērns treniņā, vai tas ir treneris savā rutīnas darbā, ikdienā, vai tā ir federācija vai vēl kāda organizācija. Tomēr mums ir nepieciešama tiešām izkristalizēt tās ētikas normas un tās tiešām godīgas spēles principus vadlīnijas, kurā visi tiem
tie iesaistītie tomēr spēlētu un dzīvot pēc vieniem noteikumiem. Ja, un te nav tikai, manuprāt, risinājums vienas zāles, ja mēs uzrakstīsim vienu dokumentu un tad mēs pēc tā dokumenta dzīvosim. Manuprāt, arī uz šo brīdi, ja, lai kā mums citreiz liktos, ka mums slikti ir vai rādīt pa televizoru arī kādu atkal jaunu konfliktu, kas ir sportā mums tepat Latvijā. Jā, tomēr arī ir daudzas labas lietas, jā, uz kā pamata mēs varam varbūt skatīties no tāda vairāk pozitīva viedokļa. Un runājot jau, ko tu arī pieminēji, tie lielākie sporta politikas realizētāji ir katra atsevišķa sporta veida federācija. Tad tas viens praktisks piemērs, ko es redzu, ir šī stratēģija, ja, ko katra sporta veida federācija tomēr būtu gan obligāti, viņai tā būtu pat viena no prasībām, ja mēs to sastaistam ar tādu valstisku līmeni, ja, jo lielākais vairums federācija tomēr kaut kādā veidā tiek dotēts arī no valsts finansējuma. Ja, tad pēc būtības visi nodokļu maksātāji atbalsta kādu sabiedrisku organizāciju, tā ir federācija, un tad atpakaļ mēs varētu arī prasīt, ja, ka viņi dzīvo pēc konkrēta likuma, pēc konkrētām vadlīnijām, stratēģijām, ko tad mēs sagaidām, kādu pievienoto vērtību no šiem iesaistītiem attiecīgajā federācijā. Un, protams, tad ir mums Latvijā arī jumta federācijas, jumta organizācijas, ja, ko mēs jau pieminējām, gan LOK, gan Federācija padomu, ja, kurām arī bieži sanāk tā dzirdēt, ka viņi nedaudz konkurē savā starpā, ja, vai par kaut ko strīdās, vai neilgu laiku atpakaļ pat bija iespēja abas divas apvienot, ja, vai savienot. Tā kā, manuprāt, arī šīm divām organizācijām arī jāuzņemās vairāk tāda līderu loma šo te jautājumu nevis tikai aktualizēšanu tad, kad ir problēma, ja, bet reālā darbībā ielikt dienas kārtībā, ka šie te visi jautājumi, kas saistās ar ētiku, ar monopolu, ar godīgas spēles principu, konkurences, viņiem jābūt, kā teikt, vieniem no lapas augšgalā, ja, jo mēs saprotam, ka mēs atšķirsim jebkuru federācijas mājaslapu, viņiem tur par ētiku katram kaut kas ir, ja, bet cik tas ir jēgpilni un cik tas tiek iedzīvināts ikdienā, tas ir diezgan otršķirīgi paliek, ja, un tāpēc šos te akcentus saliekot, ja, manuprāt, mēs arī tajos Latvijas apstākļos, kas mums nav iedzīvotāji tik daudz, ja, un tās problēmas tik daudz, lai mēs to savu dārziņu nevarētu sakopt. Ja. Tā kā es skatos uz to pozitīvi, lai arī mēs paši, tie, kas sporta sabiedrība atrodamies, mēs ik pa laikam, vai tas ir kongress vai ikdiena, ja, kur mēs dzirdam kādu sliktāku notikumu, mēs jau būsim tie, kas risina. Ja. Citreiz mēs vienmēr tikai uzsveram problēmas un gaidam, kas būs risinātāji, ja, bet tajā pašā laikā visi iesaistītie, arī tie paši vecāki, ja, kuri gaida vienmēr, kurš tad būs tas, kas manu to personīgo problēmu atrisinās. Es domāju, ka viņiem arī kaut kādā veidā jāuzņemās šī loma, ka viņi arī būs ne tikai risinājumu sagaidītāji, bet arī iesaistīsies kaut kādas problēmu risināšanā. Ja, un ko mēs arī aizsākām šīs dienas sarunas sākumā, ja mēs ejam uz šādu veidojumu, kad būs organizācija, kurā varēs vērsties jebkurš, ja, no sporta sabiedrības, kuram būs kaut kāda problēma. Ja, tad pēc būtības mēs būsim tāda ne tikai palīdzības roka, bet kaut kādu konkrētu risinājumu piedāvātāji. Ja, un tā ir, manuprāt, jau labā prakse, kurā nevis tiek spēlēts kaut kāds futbols ar problēmām pa visu laukumu, ja, bet ir konkrēta iestāde, kurā mēs šīs problēmas apkoposim, risināsim un piedāvāsim kaut kādus jaunu rīcības kaut kādas. Ļoti labi. Tātad es arī savus tādus gala secinājumus izteikšu. Daudzas amatpersonas vēlās, lai visas ieinteresētās puses, kas konkrētajā sporta veidā ir iesaistītas, vienmēr būtu godīgas un rīkotos ētiski. Bet mums ir jāatgādina tas, ka šī godīguma taisnīguma norma ir spēkā tikai tajā gadījumā, ja pati sistēma un pati sabiedrība ir godīga. Un pie tā ir jāpiedomā. Par godīgu konkurenci globāli. Viņa neeksistē nekur šobrīd Eiropā. Un, ja mēs Latvijā varam uztaisīt, izveidot
šādu godīgas konkurences vidi, tad mēs varam sportā ar to panākt milzīgu progresu, izaugsmi, lēcienu, principā kļūt par sporta nozares vienredzi. Un pats svarīgākais, ja mēs vienmēr diskutējam par to, kad, lai mēs attīstītu sportu, mums nav naudas, mums trūkst finanšu līdzekļi, Latvija ir finansiāli, ekonomiski mazattīstītāka, mēs nevaram sevi salīdzināt ar Eiropas lielvarām. Šī godīgas konkurences iedzīvināšana no valsts budžeta nemaksā neko. Precīzi 0. Tā ir tikai attieksme un gribēšana. Un pēdējais, ja mēs kā organizācija tiešām gribam kaut ko izmainīt, tad mums ir jāķerās tam jautājumam klāt, ļoti korekti, politkorekti, un ko es gribu teikt arī iespējams nākotnē dažādām amatpersonām, ar kurām mēs varam saskarties un diskutēt. Mums absolūti nav nekādas personīgas pretenzijas. Jūs daudzi esat ļoti kompetenti, profesionāli, harizmātiski vadītāji, bet mums visiem ir jāsaprot, ka šās situācijas, kuras tiek radītas ar interešu konfliktiem, kas grauj konferenci, ir destruktīvas un bojā visu sporta vidi un attīstību. Ja mēs to sapratīsim un kopīgi vienosimies par to, lai mēs šo praksi pārtrauktu, tad ieguvēji būs visa Latvijas sporta sabiedrība. Paldies visiem, kas klausījās. Sekojiet mums Spotify, YouTube kanālā, arī mājaslapā, sociālajos tīklos. Un tad jau tiksimies nākamajā epizodē, kad diskutēsim par nākamo svarīgo aktuālo tēmu sporta pārvaldībā. Jā, nestāvam malā, iesaistamies, katrs ar savu viedokli, savu iniciatīvu un kopā sportu padarīsim uz godīgas principus balstīt procesu.